1934. gada 4. janvārī Latvijas Republikas Izglītības ministrija apstiprināja 22 jaunu skolu celtniecības plānus. To vidū bija arī Rīgas 48. pamatskolas ēkas Kandavas ielā 4-6 projekts. Bija paredzēts būvēt skolas ēku tādu, kādu mēs to redzam šodien. Tomēr būvdarbiem piešķirto līdzekļu apjoms nebija pietiekams, tādēļ ēkas projekts tika pārveidots un vienkāršots. 1934. gada 15. maijā tika ielikts ēkas pamatakmens. Skolas ēku projektēja un būvdarbus vadīja pazīstamais arhitekts Alfrēds Grīnbergs. Arhitekts Alfrēds Otto Johans Grīnbergs dzimis 1893. gada 19. augustā Koknesē. Savas skolas gaitas Alfrēds Grīnbergs uzsācis turpat Koknesē, bet turpinājis jau Rīgā, kur 1913. gadā iestājās Rīgas pilsētas reālskolā. Arhitektūra jaunieti interesēja jau tad, un mācības tiek turpinātas Rīgas Politehniskā institūta arhitektūras nodaļā. Laiks pieprasa savu, un 1917. gadā tiek pabeigts virsnieka apmācības Pēterhofas virsnieku skolā. Nākamos gadus Pirmais pasaules karš ievieš savas korekcijas, lai gan arhitektūras studijas tiek turpinātas, cik nu kara laika apstākļi to ļauj. Tā 1918. 1919. mācību gadā Grīnbergs mācās Baltijas Tehniskajā augstskolā. Mācības pārtrauc 1919. gada 12. decembrī un brīvprātīgi iestājas Baltijas vācu zemesargu 2. rotā, pēc tam dienē Latgales artilērijas pulka 2. diviziona 1. baterijā. 1921. gada 10. augustā leitnants Alfrēds Grīnbergs vēršas ar lūgumu uzņemt viņu Latvijas augstskolas arhitektūras fakultātē un no 10. septembra atkal kļūst par studentu. Viņš sekmīgi beidz Latvijas Universitātes arhitektūras fakultātes kursu un 1928. gada 6. februārī iegūst arhitekta grādu. Pēc arhitekta Alfrēda Grīnberga projektiem celtas lielākā daļa Rīgas pilsētas skolu, tostarp Rīgas 34. vidusskola. 1935. gada 28. janvārī tika pausts draudzīgais aicinājums. Tajā tika uzsvērta izglītības nozīme valsts attīstībā. Jaunās skolas celtniecības gaitu personīgi kontrolēja Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Skolas ēka tika uzcelta 1 gada laikā. Jaunās skolas ēkas atvēršanas ceremonijā piedalījās Latvijas Republikas izglītības ministrs Augusta Tentelisa kungs. 1935. gada 9. septembris ir datums, kad ēka tika nodota eksploatācijā un skolā sākās mācības. Sākās Otrais pasaules karš. Pēc vācu karaspēka ienākšanas Rīgā 1941. gadā skolas ēkā tika iekārtots kara hospitāls, kurš pēc tam tika pārveidots par kara slimnīcu. Skolas pagrabos, kur tagad atrodas skolēnu ģērbtuves, tika iekārtots zirgu stallis. 1945. gadā ēkā tika veikts remonts un tā tika sagatavota tam, lai atkal skolā sāktos mācības. No 1952. gada skolas oficiālais nosaukums ir Rīgas 34. vidusskola. Līdz 1969. gadam skolas ēka nebija mainījusi savu ārējo veidolu. 60. gados skolēnu skaits pieauga, un telpu trūkuma dēļ pie vecās skolas ēkas tika nolemts piebūvēt jaunus korpusus. Lēmums par ēkas piebūvi bija pieņemts 1965. gadā, taču daudz laika prasīja projekta plāna izstrāde un celtniecībai nepieciešamo līdzekļu piesaiste. Darbs aizkavēja tas, ka piebūves celtniecībai un tās plāna apstiprināšanai nepieciešamās atļaujas izsniedz augstāk stāvošās instances Maskavā. Jauno korpusu celtniecība sākās 1966. gadā. Celtniecībā aktīvi piedalījās arī skolēni. Jauno skolas korpusu cēla līdz 1970. gadam. 70. gadā skolas ēka ieguva pašreizējo veidolu. No 1974. gada līdz 2002. gadam skolas ārējais izskats nav mainījies. 20. gadsimta 90. gada otrajā pusē notika daļa ēkas rekonstrukcija.
Pēc Rīgas domes plāna 2002.–2003. mācību gadā pie skolas ēkas tika uzcelts sporta un veselības komplekss. Rīgas izglītības iestāžu optimizācijas laikā 2015. un 2016. mācību gadā Rīgas 34. vidusskola tika apvienota ar Rīgas 68. vidusskolu. Pat labam skolā ir divas ēkas – sākumskola, pamatskola un vidusskola un sporta halla.